Aigara Freimaņa, teiksim, intervija par radio otrdien. Un Aigars Freimanis, kurš ir sabiedrībā ļoti atpazīsts sociologs, augsta līmeņa sociologs, diezgan pārliecinoši teica, ka kaut kas notiekās mūsu sabiedrībā ne tā, kā vajag. Tagad pie noteikšanas ir pietiekoši jauni cilvēki, kuriem visu vajag tūlīt, bet viņiem nav morāles. Un, man liekas, tas ir ļoti pareizi teikts. Ka tā mūsu, teiksim, paaudzes pieredze un cieņa pret mūsu paudzi ir kaut kur pazudusi. Te es viņam pilnīgi piekrītu, un Aigars Freimanis teica, ka nevajag aizmirst to, ka mums vēl būs jādzīvo pēc 10, 15, 20 gadiem. Nu, un visasākais, teiksim, tāds, kas radīja man pārdomas, bija Gundagas Repšas raksts, kuru viņa diezgan emocionāli, es varbūt to nolasīšu, ja kāds to nav lasījis. Viņa saka, noskūsim Imanta Ziedoņa mantu ērkuli, norausim Ojāram vācieti bereti, samalsim Lupatās Mirdzes ķempes sarkano mēteli, Jānim Peterim aizlieksim lasīt tautas dziesmas. Un komentārs bija ļoti interesants uz šo rakstu, un viena no, teiksim, tiem, kur komentēja, es negribētu viņas vārdu un uzvārdu saukt, viņi teica, viegli cīnīties ar tiem, kas miruši un nevar sevi aizstāvēt. Nu jā, laikam tam jāpiekrīt.